Kad es domāju par brīvprātīgiem, tad pirmais vārds, kas man nāk prātā, tā ir cilvēcība. Tā ir noteikti tāds plašs skats uz dzīvi, uz mūsu sabiedrību un tās nākotni. Tā noteikti ir atbildības sajūta gan pret sevi, gan pret sabiedrību. Tā ir tāda prasme dot un dāvāt savas zināšanas, savas prasmes pašaizliedzīgi. Es palielam tikai ieslodzījumā tagad pa šo termiņu saskāros tā palielam ar brīvprātīgo darbu. Jo mums bija brīvprātīgais, viņš vadīja Rīgas centrālā cietumā lekcijas. Un es apmeklēju viņu tos kursus. Diezgan tā pirmais iespējas bija tā, domāju, ko viņš tur runās, ko viņš tur stāstīs, atkal kaut kādu noteikti. Un pēc tam sapratu, ka īstenībā tie brīvprātīgie diezgan pozitīvi, diezgan labas lietas stāst. Kopš šī gada sākumā Olenes cietumā atkarīgu centrā brīvprātīgie izveidoja dažādus pulciņus. Mums norisinājās 35 dažādi pasākumi. Gan mākslas, gan sporta pasākumi, gan uzņēmēja darbība, gan grāmatu lasīšanas klubs. Mūsu brīvprātīgie ir ārkārtīgi aizņemti cilvēki. Viņiem ir savs darbs, savas varbūt studijas, ģimenes dzīve un hobiji. Un tajā visā viņi atrod arī laiku, lai dāvātu savas zināšanas un pieredzi mūsu klientiem. Turpmāk brīvprātīgie laipni aicināti uz atkarīgu centru, lai parādītu notiesātiem visas dzīves iespējas, kā arī iemācīt jaunas prasmes. Un lai notiesāti vieglāk varētu integrēties sabiedrībā. Es arī savus cietuma gaitas esmu uzsācis kā brīvprātīgais. Tālajā 2012. gadā es pirmo reizi biju šeit Olenes cietuma slēgtajā nodaļā kā brīvprātīgais uz alfa kursu. Un jau pagājis kāds laiciņš un esmu 10 gadus cietumā kā kapelāns. Uzmanies, arī ar tevi tas var notikties.